Vilkšanas treniņš stieņos. Šajā video es tev pastāstīšu, kā tu vari sākt trenēties stieņos ar vilkšanas vingrinājumiem, kas trenē tavu muguru, plecu mugurējo daļu un bicepus. Pirmais vingrinājums ir pull-up pievilkšanās. Lai to izpildītu, karājies no stieņa, pievilcies līdz tavs zods ir vienā līmenī ar stieni un lēnām laidies lejā. Ja šis vingrinājums tev ir par grūtu, tu vari to izpildīt atbalstot kājas uz zemes. Otrais vingrinājums ir barbell row pievilkšanās guļus. Lai to izpildītu, atrod zemu stieni, ieņem guļus pozīciju zem tā, pievilcies līdz tavs krūtis pieskarās stieniem, lēnām laidies lejā. Lai padarītu šo vingrinājumu vieglāku, izpild to augstāku stieņu, bet, lai padarītu to grūtāku, izpild to zemāku stieņu. Un trešais vingrinājums ir pelikan curly broku saliekšana. Lai to izpildītu, atrod zemu stieni, nostājas par to ar muguru un ieņem šādu sākuma pozīciju. Tad salaid savas rokas, līdz to muguru pieskarās stieniem, lēnām tās iztaisno. Šeit darbojas tas pats princips, kas ar pievilkšanos guļus. Jo augstāks stienis, jo vieglāks būs šis vingrinājums. Un tas arī ir viss treniņš. 3 vingrinājumi, kuru laikā tu trenē savu muguru, plecu mugurējo daļu un bicepus. Izpildot katru vingrinājumu, tavs mērķis ir izpildīt tik daudz atkārtojumus, līdz jūti, ka to muskuļi sāk degt un tev vairs nav spēka. Varbūt nevajag iet līdz pilnīgam spēka izsīkumam, bet, ja ar ieroci pie galvas varētu izpildīt 15 atkārtojumus, izpildi vismaz 12 un katru nedēļu centies nedaudz palielināt šo skaitli. Katram vingrinājumam es tev ieteiktu izpildīt 2 šādus piegājienus un pašu treniņu veikt 2 reizes nedēļā. Ja tu jūti, ka tu vari ātrāk atjaunoties, tu vari veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk, bet sākumā šis būs pilnīgi pietiekami. Nākamais video būs kāju treniņš stieņos, kas trenēs tavu ķermeņa lejas daļu, augšstilbes, dibenu un ikurus. Tāpēc forši tev dienu, tiekamies nākamreiz. Čau!